Vai Fodens būs gatavs aizvietot De Bruyni? Kas notiek ar Manchester United un kur ir jaudīgākā Premjerlīgas komanda? Sāksim ar nelielu apskatu. Pirmā spēle Nottingham Forest pret Sheffield United. Spēlētāji, ko es gribētu izcelt, ir Avonji, kurš katrā spēlē iesit pa golam. Fulhama pret Brentfordu 0-3. Brentforda strādā kā stabila dāņu mašīna, Buemo uguņo 2+1 pa divām spēlēm, varbūt labs Salaha aizvietotājs. Fulhamai diemžēl problēmas komanda iekšienē, un es pagaidām neieteiktu nevienu no Fulhamas. Liverpoola pret Bournemouthu 3-1. Liverpoola tomēr izglābās, ielaižot vārtus pašā sākumā. Bournemoutha šobrīd sāk spēlēt jaunu spāņu futbolu, atnākot jaunam trenerim. Tā arī vairs nebūs tā Bournemoutha, ko mēs redzējām pagājušo sezonu. Tas būs kaut kas jauns. Tāpēc varam ļoti novērot Bournemouthas spēlētājus. Brightona pret Vilkiem uzvara 4-1. Tātad Brightona spēlē kā ļoti jaudīga mašīna. Enciso bija žēl Pedro vietā, bet parādīja sevi noteikti nesliktāk. 4-1. Mitoma, izcils izgājiens, vārti. Es biju ļoti priecīgs vērot šo komandu. Manuprāt, ir jābūt vismaz 3 spēlētājiem no Brightonas. Tottenham 2-0 pret Manchester United. Ļoti labas, ātras piespēles. Madisons vienmēr saspēles vidū. Šis spēlētājs, manuprāt, ir ļoti vērtīgs gan Tottenhamai, gan Fantasy Premjerlīgai. Viņš nesīs gan piespēles, gan golus. Ja jums vēl nav Madisons, izskatiet viņa kandidatūru. Tieši to pašu varu pateikt par Richarlisonu. Pagaidām nav punkti, bet tas ir tikai laika jautājums. Kas tad notiek ar Manchester United? Acīm redzam, ļoti lielas problēmas viduslīnijā. Garančo un Masons Mounts nevar iekļauties Ten Hāga jaunajā spēles zīmējumā. Līdz ar to man liekas, ka Mounts īsti nespēlē savā pozīcijā, viņam jāspēlē nedaudz augstāk, un kā pussargs viņš īsti nav derīgs. Bet es ticu Masonam Mountam, bet pagaidām neiesaku viņu Fantasy Premjerlīgā. Garančo ļoti daudz eksperti ieteica ņemt šo jauno pussargu, kurš spēlē arī pussargu zonā, otrajā malā, ja mēs attiecinām pret Mountu, un arī strāglo iekļauties Manchester United spēles stilā. Kazemīro arī vairs nav tas pats ātrums, viņš netiek tik daudz pēc bumbām, kuras viņam vajadzētu paņemt, līdz ar to notiek arī problēmas aizsardzībā. Es būtu ieteicis joprojām paturēt Rashfordu ar Fernandušu, kaut vai ļoti daudz menedžeri sāk atbrīvoties gan no Bruno, gan no Markusa. Aston Villa parādīja izcilu futbolu pret Evertonu. Everton, diemžēl, joprojām tā pati komanda, kuru spēlē 70. gadu angļu futbolu. Sean Dyche parāda savu stilu, bet pagaidām viņš nav efektīvs. Negribu nevienu arī ieteikt no Evertonas komandas. Aston Villa joprojām Diaby, Watkins, Baileys. Šie spēlētāji, ja jums ir budžets un jums ir iespējas nomainīt kādu no spēlētājiem, kurš nenes punktus, šīs būs vienmēr labas izvēles. West Ham pret Chelsea. Sākotnēji Chelsea bija ļoti labas izdevības. Man ļoti patika Sterlings, ļoti daudz iniciatīvas, ļoti daudz driblu. Tas ir arī laika jautājums, kad viņš arī būs rezultatīvs, tāpēc izskatiet viņa kandidatūru. Protams, arī Jacksons tikai par 7.0 ir arī labs papildinājums jūsu uzbrukumā. Par Chelsea aizsardzību šobrīd Jamesam ir trauma, un viņa vietā spēlē Gusto, kurš maksā tikai 4.0, un iespējams šis ir ļoti labs papildinājums jūsu FPL komandai spēlē pret Lutonu. West Hamā izturēja sākumu un realizēja beigas, pat atrodoties mazākumā. Lapaketā, Bowens, šie spēlētāji, kurus jūs varat izskatīt, ja jūs esat West Ham fans. Protams, arī gribu pieminēt Caicedo 130 miljonu pirkums, kurš viennozīmīgi neizskatījās labi viņa debija spēlē pret West Hamu. Arsenāls slow and steady 1-0 pret Crystal Palace izturēja mazākumu beigās.
Gabriels joprojām nav pamatsastāvā. Laikam šis būtu tas laiks, kad jums jāizvērtē Gabriela pārdošana. Kā labākos aizietotājs es jums ieteiktu Salibā vai Akanji, kuram ir līdzīgas cenas. Pār Odegaarda 11 metru soda sitienu. Citējuši Artetu, viņš pateica, es to nebiju gaidījis no viņa, jo parasti 11 metru soda sitienus izpilda Bakajoka Saka. Bet mēs vēl redzēsim, Bakajoka Saku es nesteigtos mainīt pret Odegaardu, jo tas ir, manuprāt, būs viens no labākajiem spēlētājiem šo sezonu, tāpēc vēl pagaidīsim. Šobrīd par trešās stūres Dream Teamu. Vārtos Edersons, kurš, manuprāt, ir labākā izvēle uz turpmākām 3 stūrēm un ir imūns pret Pepa rotāciju. Aizsardzība Chilwells, Estupiņāns un Šovs. Protams, es varu ieteikt jums arī Gusto vai Akanji, bet šī būtu mana Dream Team aizsardzības līnija. Viduslīnija Fernandes, Saka, Richarlisons, Mitoma un Fodens. Protams, jūs varat variēt Richarlisonam vietā likt Madisonu, Rashfordē vai Bruno Fernandeša vietā likt Richarlisonu vai Sonu, bet šajās vietās jūs varat variēt atkarībā no jūsu vēlmēm. Ja mēs salīdzinām Bruno Fernandešu ar Markusu Rashfordu, Markusu Rashfordam viennozīmīgi ir augstāks uzbrukuma potenciāls, bet iespējams Ten Hāgs veiks kaut kādas pārbūves viduslīnijā, uzbrukumā, un līdz ar to Markus Rashfords vairs nebūs uzbrukuma smailē, bet kaut kur maliņā. Līdz ar to Bruno Fernandes, manuprāt, ir stabilāka izvēle, vienmēr var padot piespēli, vienmēr spēlēs zem uzbrucēju, pacelsies arī diezgan augstu un arī izpildīs pendeles. Richarlisons vai Madisons? Richarlisons nedaudz lētāks un šobrīd viņš varbūt mulsini jūs, tāpēc ka viņš nav atnesis punktus, nevar iesist savu 50. golu Premjerlīgā, varbūt ir kāds lāsts, bet ticiet man, kad šis cilvēks sāks golus, varbūt jau pa vēlu. Madisons atkal stabila izvēle, ja jūs esat Tottenhamas fans un jūs gribat kādu no šīs komandas. Vienmēr visi uzbrukumi būvējās caur viņu un arī ļoti labs uzbrukuma potenciāls. Mitoma, ja jūs skatījāties spēli pret Vilkiem, šis ir jaunais Salahs, jaunais Sons, sauciet viņu kā gribu, šis spēlētājs nākamo sezonu maksās vismaz 8-9 miljonus. Phils Fodens, vai tiešām šis cilvēks var aizvietot De Bruyni? Jā, un vēl vairāk kā jā. Šim spēlētājiem piemīt tieši tādas pašas kvalitātes kā De Bruynem, ir lielāks ātrums, ir laukuma redzamība, viņš pierādīs sevi, ka viņš var spēlēt ļoti labi šī pozīcijā. Ņemot vērā City kalendāru, jā, ņemiet šo spēlētāju savu Fantasy Premier League komandā. Es apsolu jums, viņš nesīs gan attacking returnus, gan vienkārši, gan arī bonus punktus. Priekšējā līnija, protams, Haalands, kapteinis, bija ļoti daudzas iespējas pret Newcastle, otrais variants ir Jacksons. Bija izlaidis nedaudz spēli Newcastle pret Manchester City. Šobrīd Peps Guardiola noteikti uzvarēja futbola šahu, uzlika 2 pussargus, 2 balsta pussargus, kas parasti nav raksturīgi. Kovačiš un Rodri izpildīja izcilu cementa veida darbu viduslīnijā. Un Newcastle netika City līdzi. Brīnišķīgu spēli parādīja Alvarez, kurš atzīmējās ar golu un maksā tikai 6,5 miljonus. Gan jau cena arī nedaudz ir kāpusi, tāpēc varat izskatīt viņu arī Jacksona vietā. Kā vēl vienu variantu, kā otru uzbrucēju, es varētu ieteikt Visu vai Watkinsu. Šie cilvēki arī būs ar labiem attacking returniem. Un mūsu līgas nedēļas uzvarētājs Mārtiņš Zelčs ar 66 punktiem un par uzdrošināšos uzlikt Luisu Diosu par kapteini. Mārtiņa, apsveicu, šī izvēle bija izcila. Tu izvēlējies diferenciāli, kurš nospēlēja, un līdz ar to tu vinēji nedēļu. Vēl vārtos tev ir Martīnes, kas ir arī laba izvēle, ne tik daudz vārdsargi atnes pilnos punktus. Uzbrukums Watkins arī pilda vienmēr savu darbu. Protams, Mitoma, Mauns, bet tas bija pietiekami, lai uzvarētu mūsu mini līgu. Apsveicu vēlreiz!
Paldies jums, ka skatāties mūsu raidījumu, atbalstiet mūsu komentāros, vienmēr uzdodiet jautājumus, man būs ļoti liels prieks jums atbildēt, un skatāties mūsu nākamnedēļ. Vai tu zini to sajūtu? To adrenalīnu pirms starta? Spriedzi pirms pēdējiem metriem? Satraukumu pirms pēdējā metiena? Klusumu pirms pēdējā sitiena? Un uzvaru. To jūt tikai drosmīgie. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu jau no pirmās likmes. BetSafe, jo uzvara sākas ar drosmi.